Klātienē gan tiem, kas arī skatās mūsu savās mājās, televizoru, telefonu vai planšeta ekrānos. Te jau ripu iegūst Bērziņš, steidzās uz priekšu. Bērziņš iet pret vārtiem, izpilda metienu. Vārti! Alvis Bērziņš izpilda metienu un gūst Patriotu pirmos vārtus. Rezultāts ir atklāts. Šī play-off pirmās spēles pirmie vārti. Šeit arī Finance nodrošinātajā atkārtojumā redzam, ka ripa lido vārtos un Alvis Bērziņš ceļot rokas virs galvas priecājas par to. Maiers Aleksis raidīja tālāk ripu, to paņēma Oskars Uz un atstāja tagad jau Turkam. Turks atstāja Savīckim, Savīckis jau tālāk uz Udri saspēlējas. Šeit atspēle zilo līniju Maierim Aleksim, pēc tam tālāk piespēle Turkam. Turks mēģināja uz Udri, bet nesekmīgi, bet atgūst ripu Turks un zvada priekš Savīckim. Vārti! Otros vārtus no vārtu priekšas gūst numur 9 Eduards Savīckis. Jā, Frozens kļūdījās atstāt vārtu priekšā. Patriotu spēlētāji. Tas, diemžēl, viņiem maksāja ar otriem vārtiem. Jā, šeit arī atkārtojumā redzama Savīcka vārtu guvumu. Izslēgšanas spēlē tikmēr Patrioti iepriekšējo, jeb regulāro sezonu noslēdz ar rezultātu 4-0, uzvarot 5-3 komandu. Tā kā abas komandas ir uz uzvaras taks un ir vārti! Andris Turks, numur 99, gūst komandas trešos vārtus. Jā, pēc metienu par vārtiem varam man atcēlīja ripu vārtu priekšā. Pirmais pie tās bija Andris Turks un kopienā apturēja. Līdzīgi kā pirmajā periodā Andris Turks pie tiem pašiem vārtiem. Tāpat. Ozoliņš uz Ārenu, Ārens. Vārti! Jānis Ārens atklāja rezultātu Frozenam. Rēķins ir atvērts. Un tagad ir jādodas skrējienā pakaļ pārējiem vārtiem. Tad jā, mums tieši redz čatā hokeja eksperts raksta sveiciens komentētājiem no Cēsīm. Sveiciens arī Cēsīm. Latvijas karogā. Galvaspilsētā, jā. Tikmēr turpinās. Frozes mēģināsiet uzsākt no savas zonas. Tālu piespēle, nedaudz neprecīzi, jau par ripiem Patriotiem. Kaut kas jauns komentāros varbūt ir jau? Vai Patrioti joprojām atbalsta ļoti intensīvi ar komentāros? Metiens vārti! Es teicu, nebūs 0-0. Oskars Skarnels gūst pirmos vārtus šajā spēlē un izvirz vadībā Frozen. Iesaistās spēlē pēdējās 4 minūtes. Jautājums, vai būs iespēja Patriotiem noņemt vārtsargi, ja būs nepieciešams. Tagad Udris izpilda metienu. Vārti! Ļoti precīzs metiens. Oskars Udris, numur 34, izlīdzina spēles rezultātu, gūstot vārtus. Šeit pat uz savas zilās līnijas atņēma ripu Oskaram Skarnelim, aizgāja un ielika vārtus. Jā, un trešo pēcspēles metienu Patriotiem dodas izpildīt numur 34 Oskars Udris, arī šīs dienas vārtu autors, kas izzina spēles rezultātu. Vārti! Oskars Udris apspēlē Sergeju Pervušinu un izvirza komandu vadībā sērijā 2-0. Nu, izlīdzinājumu izpanāca un arī panāk sērijā 2-0. Šīs dienas spēles varonis, varam teikt. Jau ir 3 kritieni īsā laikā.
Interesanta situācija šobrīd notiek laukumā. Šeit bīstams moments, metiens garām vārtiem pēc pielabot, atspēle jau uz zilo līniju. Tur Gustavs Švinka met pa vārtiem. Ir vārti, jā, Patrioti gūst vārtus. Ļoti precīzi un skaists metiens padavās. Trāpīja pa vārtu stabiņu un Ripa lēkādam diezgan nodevīgi ielica vārtos. Jā, šeit arī atkārtojumā, ko nodrošina Ernsts Fainants, arī to varam redzēt. Uz nelielu brīdi komandas bija apjukuši, vai tiešām ir vārti vai nav, bet redzot tiesneša roku izstieptu pretī vārtiem, ir fiksēts vārtu gūst. Vecais Frozens, jā. Jā, nu, bet Frozen komandai jaunākais spēlētājs ir jaunāks par 1 gadu nekā Patriotu. Un ir vārti! Patrioti gūst otros vārtus, izmantojot vairākumu. Šis vairākums, jā, Frozenam maksā ar vārtiem. Jau 2 vārtus nāksies atspēlēt, ja vēl grib turpināt spēlēt šajā kausā. Frozenam nāk laukumā otrais piecinieks. Nu jā, Artjomam Parbušinam bija lieliski iespēja. Ja būtu raidījis droši vien augstāk, varbūt vai pa ledu. Šeit metienu izdarīja Builis. Un ir vārti! Frozen atgūst 1 vārtus, raidot Ripu vārtos. Un Ilze Appletonas Karnele savā 301. spēlē gūst vārtus. Jā, un Ilze Appletonas Karnele šī arī ir pirmā spēle, izslēgšanas spēlē šo sezonu. Jā, viņa bija satraumējusies pēc pēdējās regulārās sezonas spēles. Nācās izlaist iepriekšējās 2, bet tagad atkal atgriezusies atpakaļ sastāvā. Lieliski atgriešanās. Lieliski atgriešanās, jā. Nu, es domāju, ka kaut kādu daļu jau nospēlē arī ziedu, ko uzdāvināja Patriots spēlētāji. Jau pretējā virzienā steidzās Gustavs Švinka, piespēlē Robertam Stalmanim neprecīzi, bet Roberts Stalmans ir pirmais pie Ripas. Saglabāt tās kontrols reiz uz vārtu priekšu, neprecīzi. Tagad jau Ripa nonāk līdz Gustavam Švinkam, piespēlē Seikovskim. Seikovskis pa vārtiem, Ripa nav vārtos. Oskars tikmēr pārtver Ripu, cenšas to izraidīt ārā. Gustavs Švinka to notur zonā. Vēlreiz pie Oskara, vēlreiz metiens ārā. Vēlreiz iesprūst Ripu kaut kur. Un vārti! Gustavs Švinka gūsta vārtus. Jeb otros vārtus šovakar. Gustavs Švinka iet uz hat-triku, jā? Jā. No zilās līnijas ir rikošets un Ripa atrodas vārtos. Jā, Ripa trāpīja par Reizijas plecu un ielica augšējā devītniekā. Tikmēr rezultāts 3-1. Lūk, kā reiz Jānis Sauniņš cīnās par Ripu pie savas zilās līnijas. Bet Savīckis met garām vārtiem. Ripa paliek uzbrukums zonā. To kontrolē Patriotu, piespēle Udrim. Udris uz otru malu Savīckim. Un ir vārti. Numur 9 Eduards Savīckis gūst komandas 4. vārtus. Nu jā, tas jau izskatās diezgan bīstami. Tagad Frozenam ir 4 vārti. Jāspēlē, lai vismaz vinnētu. Un 3, lai vismaz neizšķirtu dabu. Bet kā mēs zinām, neizšķirts nevar būt. Ir obligāti jā. Māris Urbāns izdarīja metienu uz vārtiem. Tas bija garām. Juris cenšas cīņā. Vēlreiz Ripa pie Ilzes, metiens garām vārtiem. Māris Urbāns noturēja Ripu aizsardzības zonā, bet tā atlec pie Patriotu spēlētājiem. Tagad jāsteidzās atpakaļ aizsardzībā. Un vārti! Ivars Seikovskis, numur 7, gūst komandas 5. vārtus. Rezultāts 5-1. Ivars Seikovskis izmanto iespēju, kad viņš var spēlēt uzdrukumā, uzņēmās iniciatīvu šī momentā, aizgāja, apspēlēja reizi Veroniku Laumani un gūst vārtus. Jā. Nu nekas, spēle turpinās, jācīnās līdz otrās trešdaļas beigām palikuši 48 sekundes, nepilna minūte, bet nebija kam piespēlēt.
Lai sako tālu piespēli no Aleksandrova. Zēbergam, Zēbergs uz Mārci Udri. Mārcis Udrs tālāk jau uz Seikovski. Seikovskis meta vārti! Ivars Seikovskis numur 7 gūst šovakar jau komandas 6. vārts, savus personīgi 2. 2 iet pēc hat-trika tagad. Jā, gan Gustavs Švinga, gan Ivars Seikovskis. Būsim godīgi, līdz spēles beigām ir palikušas 2 minūtes un 13 sekundes. Iespējams, ka kādam hat-triks vēl spīd. Iespējams, ka varbūt arī Frozens kādus vārdus vēl iemetīs, bet spēles rezultāts pagaidām runā pats par tī. Skatāmies, kuri ir komandu labākie spēlētāji ceturdaļfināla sērijā. Un Patriotiem tas ir vārtu vīrs, numur 1, Edijs Marciņkevičs. Savukārt Frozenam tas ir Dāvis Ozoliņš, numur 20. Jā, Edijs ir nosargājis visas 3 spēles un saņem arī spēles labākā godu, jeb sērijas labākā. Saņem arī abi spēlētāji nelielas balvas no Endijas hokeja līgas atbalstītājiem, uztais smuku bildi. Un jau var arī viens no otra atsveicināties. Pirmkārt, daudz laimes sievietes dienā visām mamām, sievām, meitām. Otrkārt, pa sēriju labi aizdījām pirmās 2 spēles ļoti spējas pret Frozen. Pretinieki malāči baigi labi cīnījās. Otrā spēle vispār tikai bulījušos, Sofijas izvilka pašās pamatlaikas beigās niču, un tad bulījušos arī vinējām. Trešā spēle, visu šodien aizgāja uz ūriņu, un no paša sākuma trāpījām gols, un normāli aizgāja džekiem brīvas rokas, un beigās 6-1, 3-0 sērijā. Tad pretī ķekali, jaudīgs pretinieks būs, bet mēs darīsim, ko varēsim.